Čau, mani sauc Matīs, būvēju fintech kompānijas, mani biznesa apgroza ap 200 miljoniem eiro gadā, nodarbina 1000 cilvēkus apmēram 10 pasaules valstīs. Un šajā video es gribēju parunāt par vienu ļoti svarīgu iemaņu prasmi, kas kaut kāda iemesla dēļ tiek izlaista visādos superstilīgos citos biznesa video, kuri ir YouTube pieejami. Un stāsts ir par to, ka visi runā par to, kā piesaistīt kompānijai naudu, par to, kā palielināt apjomu, par to, kā skeilot, atrast jaunus pārdošanas līdzes un visas šīs lietas, izmantot ChatGPT. Viss tas ir super svarīgi un vērtīgi, bet ja tu gribi izaugt ārā no startup fāzes un strādāt ar lielām komandām, būvēt lielus biznesus, tad ļoti svarīgi paliek spēja deleģēt un spēja būvēt komandas. Un tam pamatā ir kāda iemaņa, kāda prasme, kas ir super kritiska, un šī prasme ir spēja zināt, pirmkārt pārzināt un pielietot dažādus personības tipu modeļus un informāciju. Ja? Visi cilvēki sadalās kaut kādos personības tipos, kastītēs, kur katrai ir sava spēcīgā puse, vājā puse, bailes, iemaņas, motivācijas un tā tālāk. Un ja tu spēj ātri cilvēkus kategorizēt šajās kastītēs, viņus izprast, tad arī tu vari būt ļoti efektīvs darbā ar cilvēkiem. Gan viņus atrodot, piemeklējot, liekot kopā, tiekot no viņiem vaļā, manipulējot ar cilvēkiem, dabonot to, ko tev vajag un darot visu šīs lietas. Tāpēc šajā video es gribu parunāt par 3 personības tipu modeļiem, kas man ir palīdzējuši, un pēc tam es pastāstīšu, ko ar šo visu informāciju var iesākt. Es gribēju šo video izfilmēt ārā, bet te viss līst, kā jau Latvijas vasarā, tāpēc mēs paliekam iekštelpās gandrīz vai. Te ir Baltijas jūra, augsta un netīra. Viss ir super, viss kā vienmēr. Ok, skatāmies uz personības tipiem. Ok, sāksim ar pirmo modeli, kurš saucās Myers-Briggs personības tests. Tas visdrīzāk ir populārākais modelis priekš HR cilvēkiem. Un viņš sastāv no 4 īpašību pāriem, un katrs cilvēks iedalās kādā no šiem īpašību pāriem. Un pirmais īpašību pāris ir ekstraverts, introverts, diezgan vienkārši saprotams, pašsaprotams. Otrs pāris ir sensing un intuitive. Sensing ir vairāk tāds, kas skatās uz lietām, faktiem, loģika. Intuitive vairāk intuīcija, atvērtība. Trešais pāris ir thinking un feeling. Thinking ir tas, kas vairāk domā ar galvu, skatās atkal uz tādu racionālo pusi. Feeling vairāk lietas laiž caur emocijām un sajūtām. Un pēdējais pāris ir judging, perceiving. Judging tas, kas kritizē, analizē, un perceiving tas, kurš vairāk ir plūstošs, atvērts uz konceptiem un tā tālāk. Un katram cilvēkam šajā 4 īpašību pārī viena no īpašībām ir dominējoša. Un tad var būt 16 dažādas kombinācijas personības tipiem, 16 dažādi personības tipi šajā modelī. Un mēs varam paskatīties kā piemērs uz vienu kombināciju. Pieņemsim, ka personība ir ekstraverts, intuitīvs, jūtošs vai feeling un vairāk uz perceiving nekā judging. Ja? Tas nozīmē, ka šāda veida cilvēki ir ļoti labi ar citiem cilvēkiem, viņi ir ļoti labi komunikātori, viņi māca motivēt cilvēkus, viņiem patīk būt apkārt ar pārējiem. Tās ir viņas stiprās īpašības. Vājās īpašības ir tādas, ka viņiem būs problēmas domāt kritiski, analītiski un detaļās, un visdrīzāk būs grūtības ieturēt sevi laika rāmjos, noteikumos un tā tālāk. Lūk, tas ir viens piemērs. Alright. Otrais modelis salīdzinoši vienkāršs, viņu varētu saukt par formalitātes un dominēšanas matricu, kurš sadala cilvēks attiecīgi pēc 2 īpašībām, 2 lielumiem vai kritērijiem. Viens, vai cilvēks ir pēc savas būtības formāls vai neformāls, un otrs, vai cilvēks ir pēc savas būtības dominējošs vai nedominējošs. Tur nevajag pārāk sarežģīt, ko tas īsti nozīmē. Mēs, ja pazīstam cilvēku, tad diezgan ātri var pateikt, viņš ir tāds formālāks, vai viņam patīk robežas vai nē, un vai viņam patīk dominēt vai nē. Nu, un tad piemēri, vai 4 šīs kategorijas. Pirmā, dominējošs formāls, tie būs cilvēki, kuri tiecās uz varu, uz statusu, uz kontroli pēc būtības. Un attiecīgi tie būs cilvēki, kuriem patīk būt līderiem formālās definētās organizācijās, kā pieņemsim CEOs vai vadītāji, politiķi vai cita veida vadītāji dažādās organizācijās. Otrs, neformāls, dominējošs tips, tad tie būs cilvēki, kuri arī grib ietekmēt un varbūt būt līderi, bet ne tādās neformālā veidā. Un tam kā labs piemērs būs cilvēki, kas ir slaveni izklaides
pasaules pārstāvi vai tie, kas nodarbojas ar humoru un dažādos veidos tādā veidā ietekmē cilvēkus. Trešais ir formāli nedominējoši cilvēki. Tad tie ir tie, kuriem patīk detaļas, kuriem patīk nodarboties ar savu projektu, un viņi visdrīzāk negrib ietekmēt vai kontrolēt citus cilvēkus. Tam kā labs piemērs būs zinātnieki, inženieri, tādi, kas nodarbojas ar savu lietu un ir gatavi strādāt pie detaļām ļoti neatlaidīgi. Un ceturtais tips ir neformāls, nedominējošs, tikpat svarīgs kā vispārējie. Un šie te cilvēki ir tādi, kuri principā pēc savas būtības ir vērsti uz attiecībām un palīdzēt citiem. Tāpēc tie varētu būt cilvēki, kas organizācijās ir atbalstošs personāls, kā piemēram skolotāji vai medicīnas iestādēs tie, kas atbalsta citus ārstus. Lūk, četras personības kategorijas. Ok, un trešais modelis, pats pēdējais un visdrīzāk mans mīļākais vai iecienītākais ir Enneagrama personības modelis. Pavisam īsi stāsts par Enneagrama personības modeli tāds, ka es par viņu nezināju līdz pat pāris mēnešu nesenā pagātnē, tāpēc, ka es biju Lūžņā klusuma nedēļā, un tur bija man laiks jāizpilda 6 dienas ar kaut ko, un viena no tām lietām bija lasīt grāmatas, un es ievēroju šo grāmatu par personības tipiem, bet es domāju pie sevi, ka es jau tur visu zinu par personības tipiem, esmu redzējis visādas lietas, esmu strādājis ar cilvēkiem 15 gadus, pieņēmis viņus darbā, analizējis un tā tālāk, gan jau es visu zinu, bet kaut kādu iemeslu dēļ es beigās šo grāmatu paņēmu, sāku lasīt, un man viņa ļoti fascinēja. Un šis te personības tipu modelis stāsta par 9 personībām, un kas ir fascinējoši, ka apraksts par šiem te personības tipiem ir daudz precīzāks, trāpīgāks un dziļāks nekā pārsvarā lielai daļai citu personības modeļu. Un šis modelis stāsta gan par bailēm, gan par ego, gan par kairinājumiem, gan par dominējošajām emocijām, par plusiem un mīnusiem vai par vājībām, stiprajām pusēm katrā no šīm te personības kategorijām vai tipiem. Bet tāpēc, ka viņi ir 9, tas ir ļoti daudz, es mēģināšu pavisam īsi iziet katram no viņiem cauri. Tad numur 1 perfekcionists cilvēks ievēro noteikumus, rīkojas pareizi, grib darīt pareizo lietu, bet, kā nosaukums saka, vienmēr grib darīt visu perfekti. Otrs palīgs vai palīdzošais tips cilvēki, kur novērtē attiecības un izvirza attiecības un citus cilvēkus, teiksim, sev pa priekšu un noliek viņus kā svarīgākus nekā viņš pats. Trešais uz sasniegumiem vērstie cilvēki, tie ir tie, kas visu laiku dzenas pēc panākumiem, atkarīgi no panākumiem, tādā veidā viņi jūtās vērtīgi un vispār būtiski. Ceturtais individuālists. Tie ir cilvēki, kuri ir estēti, viņiem patīk būt neatkarīgiem, savādākiem, visu laiku pievērst uzmanību par to, lai viņi būtu kaut kādā mērā unikāli, bet tāpat laikā viņi diezgan jūtās nodalīti no pārējiem. Numur 5 izmeklētājs. Tie ir tie cilvēki, kuri pievērš uzmanību detaļām, viņi dzīvo drusku savā iekšējā pasaulē, kur ir ļoti bagātīga, bieži ir pārņemt ar kaut kādu savu projektu un arī tādējādi bieži jūtās diezgan norobežoti no pārējiem. Lojālists, tas laikam ir numur 6. Tie ir pēc šī modeļa apraksta visbiežāk sastopamais personības tips. Tie ir cilvēki, kuriem ir svarīga draudzība, lojalitāte un drošība. Cilvēki, kuriem ir svarīgas šīs te lietas, lai viņi ikdienā justos komfortabli. Un tie ir praktiski domājoši cilvēki, kuri panāk to, ka viņiem ir draugi un viņiem ir drošība dzīvē kā pamatlietas. Tālāk, 7. entuziasts. Tie ir dzīves baudītāji. Tie ir tie, kuriem vienmēr ir fun, viņiem vajag kaut ko jaunu, viņiem ir draugi, tusiņi, viņi pēc būtības dara 6 lietas vienlaicīgi. Arī tie ir cilvēki, kuriem biežāk nekā citiem tipiem ir problēmas ar atkarībām, problēmas ar tādu kā pārāk traku dzīves baudīšanu. 8. izaicinātājs, lai gan man liekas nosaukums nav tāds atbilstošs, tie ir tie, kuri grib kontrolēt un dominēt un nodrošināties, ka viņi paši un viņiem tuvi cilvēki un viņu aktīvi viņiem piedarošās lietas ir drošībā, tad tie ir tādi kā uzraugi un kontrolētāji. Un tad pēdējais miera nesējs vai vidutājs. Tie ir cilvēki, kas mīl komfortu, pārējie ar viņiem vienmēr jūtās labi, viņiem patīk gludas attiecības un viņi mēģina izvairīties par visu cenu no jebkādām konfrontācijām. Un, protams, šis te ir tāds, tip of the iceberg, 1% no visas tās informācijas, kas šajā te modelī ir, tāpēc tur ir vesels apjoms, ko pētīt. Ok, un kopsavilkumā, kāda starpība, ka tev ir informācija par šiem modeļiem, ka tu viņus zini? Ko tev tas dod? Es teiktu, ka ir vismaz 3 lietas, ko ar to var darīt. Numur 1 ir
izanalizēt pats sevi. Pat, ja tev ir pieredze, pat, ja tu jau zini šīs lietas un tu esi strādājis ar cilvēkiem, arī kā tas ir manā gadījumā, ik pa laikam retrospektīvi paskatīties uz sevi, dod iespēju atrast kaut kādas jaunas atklāsmes un kaut ko labāk saprast. Un jebkurā gadījumā biznesa kontekstā tikai tāds cilvēks, kurš sevi apzinās un jau ir iepazinis un saprot vismaz kaut kādā mērā, tikai tāds cilvēks var būt par līderi citiem cilvēkiem, jo neviens taču negrib sekot iedomīgiem lohiem, kuriem nav nekādas pašapziņas. Numur 2 ir izmantot šos modeļus, lai analizētu un saprastu, varbūt pat manipulētu cilvēkus, kuri jau tev ir apkārt. Tie var būt partneri, tie var būt darbinieki vai sadarbību partneri būtiski. Un mērķis būtu panākt to, ko tu gribi. Un tā skaitā nevis tikai panākt no citiem cilvēkiem, būt arī efektīvākam pašam saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kā pieņemsim saprast citu cilvēku vājības, kaut kādus viņu limitus, kas ļauj nevis ar dusmām un kaut kādu kritiku skatīties, bet vienkārši ar sapratni uz citiem. Kā piemērs, ja tu saproti, ka būtisks sadarbības partneris vai co-founders ir pēc enneagrama modeļa perfekcionists, un perfekcionists nenozīmē tikai tāds, kas grib visu perfekti izdarīt, tur ir daudz vairāk detaļas, tad tu vari saprast, ar ko rēķināties, ja? Un komunikāciju mēģināt pagriezt tā, lai viņa būtu efektīvāka tieši cilvēkam, kurš ir perfekcionists. Tas ir otrs piemērs, ko šo visu var darīt. Trešais piemērs ir analizēt un izmantot šos modeļus sadarbībā ar jauniem cilvēkiem, ko tu sastopi. Atkal kaut kādās pārrunās, būtiskās, pieņemot top management cilvēkus vai meklējot biznesa partnerus, co-founders, kas atkal ļauj izlemt, varbūt tās vispār nesastrādāties ar konkrētu cilvēku, vai arī saprast, vai viņš iedarās tev vajadzīgajā lomā vai neiedarās, un tā tālāk. Un šeit tāds visklasiskākais, vienkāršākais piemērs ir izvairīties no cilvēkiem, kuri ir tieši tādi paši, ar tādu pašu personības tipu kā tu. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai būtu veiksmīga sadarbība, personībām ir jābūt atšķirīgām, ne pilnīgi pretējām obligāti, bet atšķirīgām, jo tikai tad var rasties sinerģijas. Nu, lūk, un skaidrs, ka šajā video es pieskaros tikai tā pavisam virspusēji katram šim modelim. Tur daudz vairāk informācijas ir. Es linkus par šiem video ielikšu video aprakstā. Laikam tas arī tas, ko es gribēju pateikt. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka bija noderīgi. Laikojiet, subscribojiet, šērojiet un skatieties šo kanālu līdz dzīves beigām. Peace!